Tad, Hanna, kā tu aprēķināsi šo? Kura būs pirmā darbība, zini? Iekavas. Iekavas, jā. Cik Trīs. būs? Uh, 500. 8. Jā. 72 mīnus 8. 72. 64. Jā. Pareizi. Jā, jā. Man arī, man arī sanāca. Lieliski. Es šķiru tālāk. Oi, es jau rādu priekšā. Pirmā ir kura darbība? Ar dalīšanu. Nē, iekavas. Nu jā. Iekavas. Te es gribēju teikt iekavas. Mhm. Cik tas ir? Oi, es jau parādu priekšā. Un kāda atbild? 37. Cik? Zinu, es nezinu. 35 dalīts 7, cik tas būs? Jūs varat minēt arī kaut kā izdomāt, cik jums liekas varētu būt. Um, Man sanāk, ka 7, 14, 21, 28, 5. Man sanāk, ka 5. Pārbaudam 5 reizes 7. Tu skaitīji, ja 7, 14, ik pēc 7, jā. 21, Jā. kas nākamais 28, jā? Nu to varu. Jā, man arī sanāk 5. Kura te būs pirmā darbība? Plusi, Kura? plusi. Saskaitīšana. Nē, te būs pēc kārtas. Nav nekāds iekals, pirmā darbība ir atņemšana. Ah. Tad mums darbības secība ir vienkārši pēc kārtas plus un mīnus ir vienādā līmenī. Uh, jā, ja iekals, tad tas pirmās. Reizēm vēl ir reizināšana. Nu, reizināšana ir dalīšana ar stiprāku plusu un mīnusu. Zinat to, ja? To mēs pēc tam redzēsim. Labi, tad cik tas ir? Tas ir 38. Jā. 30, man sanāca 34. Jā, pareizi, 3, 4. Labi, un atbildē? Tajā zīmolī taču ir 40. 34 plus 23. 57. Jā. Anēsuma, viņš vēl nav uzrakstījis. Ir Kura te būs pirmā darbība? iekavas. Jā. Cik tas ir? Nezinu. Es nezinu. 4 reizes 2. 2 tas sanāk. Tu jau atbildi saki. 4 reizes 2 ir 8, tad dalam. Tu uzkāries. Vairāk ne. Viņš domā. Ir, jā?
Jā. Un te būs kura pirmā darbība? Uh, dalīšana. Jā. Un cik tas ir? Man pat nevajag. Pagaidu zinu, man liekas. 4x2. 6. 4, nevis plus, bet reiz. Vai tas nevarētu būt 9? Nu, tev ir 4, 2 reizes četrinieks. Tev ir 4 Jā. āboli un 4 āboli. Cik ābolu kopā? 8. Tad 8. 8 ir. Ah, jā, Ne? 8. Ok, nākamajā. Kur pirmā te darbība? Da, uh, iekavas. Jā, cik ir 7 plus 4? 7 plus 4. Jā, Tūlītās. 13. ne. 11. 11. Nezinu. Piespiedu dalīts ar 11. Protams, ka tas nezinu. Un tad 5, jāskaita. 5, 11. 5 dalīts ar 5. Jā, jo 2 reizes 11 sanāk ir 22, vai ne? Jā, tā ar 11 ir dalīt ir ļoti viegli. Jā. Man tas ir grūti. Jū, Un nelic. Man tas tagad tu zini, grūti. kā tas ir. Salīdzini. Nezinu. Es eju prom. Pag. Nē, nezinu. Pag. Nē. Kura pirmā darbība ir kreisajā pusē? Nē. Kāpēc? Saskaitīt, jā? 55 plus 44 cik? Cik ir 55 plus 44? 99. Un cik ir 44 mīnus 29? 100. 44 mīnus 29. Tas ir 20. Tas ir 15. 15, jā. Vajag rakstos? Varat rakstos atņemt. Var aizņemties 14 mīnus 9 ir 5. Jā, 15. Labi. Un cik sanāk katrā pusē? Labajā pusē 5. 70. Kreisajā? 70 arī. Un kā salīdzināsiet? Vienāds. Jā. Pierakstījāt? Jā, Jeremijs tikai raksta. Jeremijs pierakstīja. Labi. Kā šo salīdzināsim? Kura pirmā darbība kreisajā pusē? Nezinu. 50 dalīts ar 5. Cik tas ir? 50 dalīts ar 5 ir 5. 10. Un otrā pusē ir iekals pirmās, jā?
Šitā, ja? Tā, Paga. Tā 55, 10 dalīts ar 5, 5 te. Kreisā puse ir lielāka. jā, dodamies tālāk. Nezinu. Un pēc tam jāaprēķina pa priekšu. Kreisajā pusē. Kur ir pirmā darbība kreisajā pusē? Kreisajā Jā, 5 reizes tieši tā. Cik ir 5 reizes 7? 35. Un labajā pusē, kur ir pirmā darbība? Tūlīt. Um, labajā iekavas. Jep. Lielāka ir labā puse. Bum, 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 bum. Un tā. Dalīšana 5 mīnus 3. Šitā? Jā, Kur ir lielāka? 5. Kreisā puse. Kā nevar izlasīt? No 34 atņem skaitļus 9 un 13 summu. Mums vajag uzrakstīt kā darbību to, kā to dara. 34 mīnus 9 plus 13. Tad sākumā izreķina 9 plus 13. Un Tas kā? ir 22 un 34 mīnus 22 ir 12. Un kā? Rezultāts ir 12 Nu jā, bet un kā tu pieraksti to izteiksmi? Kā tu vari pierakstīt, ka 9 plus 13 ir pirmā darbība? ar iekavām. Jā, Mm, 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 mm. pierakstīji. Jā, Ķermi izlasi. pie 65 pieskaits skaļu, pieskaits skaitļu 15 un 8 starpību. Tātad 65 mīnus 15 mīnus 8. Tātad ieliekam Nē, iekavas nav un pareizi. Pieskaiti skaiti 15 un 8 starpību. plus 15 mīnus 8. Tātad 7 Un plus. iekavas, ja kaut kur. Jā, 15 mīnus 8. Atbilde 72. Kā neizlasi? Ana. Skaitli 42 dal,
dali ar skaitļu 16 un 10 starpību. Un kā pierakstīt? 42 dalīts ar 16 plus 10 un iekavas uz 16 plus 10. -10. Mīnus 6. Jā. Dalīts ar 6. Atbildi ir 7. Labi. Jeremija izlas lūdzu. Un 59 atņem skaitļu 3 un 28 summu. 59 mīnus 3 plus 28. Uzliekam iekaus 3 plus 28. 3 plus 28 un 59 mīnus 31 ir 28. 28. Anna, kur ir pirmā darbība? Iekavas. Jā. Un Hanna varētu saskaitīt tušos. Jā. Un tā vērsi. Galvā var aprēķināt? 20 plus 30 ir cik? Ir, jā, bet nav, var izdarīt 20 plus 30 ir cik? Pagaidzi, tūlīt uzrakstīšu un tad. Jā. 50 un 7 50, plus jā. 7, 14. 14 plus 50, 64, 90 mīnus 64 ir 26 plus Oi, pagaid, es 50. nepaspēju tik ātri. Ok, par galvā. Hanna sapratīja, kā saskaita galvā. 50 plus 14 ir 64. Jā. Plus 54 tas ir 120 Tu jau atņēmi, no, jā? no 118. Sākumā Un jāatņem, jā. Pagaid, kurš 180 dabūja? 64 plus 54. Bet pirmā darbība ir atņemšana. Tur nav iekļaus. Tātad rezultāts tā kā 90 mīnus 64 tās ir iekavas. Tur nav iekļaus, vienkārši pēc kārtas ir darbības. Tagad pēc kārtas. Pirmā ir 90 mīnus 64. Cik ir 90 mīnus 64? 26 plus 54 ir 80. Rezultāts ir 80. Tātad 26 plus 54, jā. Man nav ērta iesiņa. Tāpēc jau tev tieši hitais ir piebīdīts. Okay, tālāk. Nākamais. Oi, jau garāk mums izteiks. Garāks paliek. Kura te būs, kuras pirmās? Ko? Ko te pa priekš reiķinām? Es tūlīt uzrakstīšu.
Uh, Tātad 24, 5 plus 7. Jā, plus 5. Tūlīt uzrakstījušu. Anna, kā tev liekas, kur Tātad, būs pirmā darbība? viņa man palīdz uztaisīt brīvāku vietiņu. Labi. Tātad 24, 12 dalīts ar 24, 2 plus 54 mīnus 8, 4, 46, 46 plus 12 ir 58 rezultāts. Mm, Mm. Jā, 58. 48, 40, 48, 48. Jā, ļoti labi. Ok. Tagad izdomāt savu.